No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra negarantējām domātām paršu un vēl visu, ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene. Sveiciens jaunā stundā, svētku dienā, tiešām tādā svētā un dvēseliski brīnišķīgā dienā, kad sveicam viens otru un sveikt mūs visus Radio SVH LV klausītājus un Radio SVH TV skatītājus ir ieradusies brīnišķīgā, dvēseliski dziļā un gaišā teātra un kino aktrise Rēzija Kalniņa. Jā, labdien un sveiciens visiem svētkos un Dievs svētī Latviju. Paldies, ka tu atradi laiku šajā svētku dienā ierasties šeit. Un tev ir daudz jaunumu, daudz aktivitāšu un saistībā ar Latviju un Latvijas to patriotu mēnesi. Skaidrs, ka lielā filma šajā gadā ir tātad tīklā TTT leģendas dzimšana, un es biju uz šo filmu, un tā ir ļoti, ļoti vērtīga, un tu tajā atveido tātad galvenās varones Dzidras Karamiševas māti. Un man tieši tava loma šķita kā tāds atspoguļojums, kā varas spēlītes, kara šausmas, cilvēciskas sāpes var iemācīt kļūt tādam dzelžainākam sevi, ierobežot savas sajūtas un domas, cietākam un klusēt, arī klusēt. Kādas ir, to lomu veidoji un kā tu to izjūti? Pirmkārt, paldies Dzintaram par to, ka viņš man uzaicināja, jo Dvēseles putenī es arī spēlēju māti. Jā. Galvenajam varonim. Un šī ir otrā sadarbība. Tā kā es teicu Dzintaram, mums ir kaut kāda tāda īpaša saikne. Vienam otru ieraugot, mēs uzreiz sapratām, ka mēs jau esam kaut kur un kaut kad satikušies, vai tas ir šajā iemiesojumā vai kaut kur uz kādas citas planētas. Citāda vēseļu ceļojumā. Jā. Bet šīs lomas prototips kaut kādā ziņā noteikti ir, kā visas manas pēdējo gadu lomas, ir mana mamma, aktrise Helga Dansberga. Viņa daudz stāstīja par karu, viņa daudz stāstīja, jo viņa ir kara laika bērns, dzimusi 1941. gadā, 18. novembrī, starp citu, viņai šodien dzimšanas diena. Arī. Un, viņas tēva māte bija baltvāciete, runāja tikai vāciski. Un stāstīja gan par savu māmu Mildu, kā viņi ir pārcietuši karu, kad ir bijis bats arī, ka viņi ir dzīvojuši bunkuros. Un tieši to, ko Dzintars ielika arī filmā no šī stāsta, ka viņiem virtuvē vai tā kā pagaldē dzīvoja zosis, un kā mana mamma Milde ir viņu barojusi ar kaut kādām melnām klimpām, stūmus iekšā knābī un tad ar roku par to kaklu lejā stūmusi uz to kuņģīti. Tā kā viņiem ir diezgan daudz nācies pārciest, kā jau visiem kara laika bērniem, un man palīdz ļoti šīs baltvāciešu saknes un arī šie te stāsti. Un saistībā ar šo te filmu, ja cilvēki, skatītāji, kuriem nav pamatā šo stāstu kā tev, jo tā ir vērtība, ka tu zini vairāk un izproti vairāk, tad ko tu gribētu likt viņiem saprast, pateikt caur savu lomu? Mana varone filmā ir maksimāli godīga. Neliekuļo, viņa nemelo, viņa saka to, ko viņa domā, un, protams, kaut kādā ziņā caur viņas šo, teiksim, tā cietumu vai tādu aizvērtību, tam visam apakšā ir ārkārtīgi lielas bailes. Un tā epizode filmā ir izņemta ārā, kur viņa ir jaunībā, kur viņa pavada savu vīru. Tātad galvenās varonas Dzidras tēvu, kur viņa pavada karā, un kur viņi tiešām ir dzīvojuši ļoti skaistā dzīvoklī, un kur viņa ir ziedoša un plaukstoša, un visa dzīve vēl ir priekšā. Tā kā, ko es gribētu teikt, ka mums ir vērts un mums vajag
katru brīdi pateikties Dievam par to, ka mēs dzīvojam brīvā Latvijā, par to, ka mums ir jumts virs galvas un par to, ka mēs esam, par to, ka mēs nedzīvojam ar vistām kopā. Principā, jo īstenībā tas skats mani arī pārsteidza. Jā, tiešām tā arī varēja būt. Jā, un tā arī bija. Jā. Bet tu saki, ka viņa bija maksimāli patiesa, bet man šķita, tad, kad viņa sacīja par savu dēlu, viņa vairs nav saproti to. Viņa vairs nav, man likās, ka viņa melo pati sev, ne? Viņa to mēģināja sev iestāstīt, jo viņa nedeva sev nekādu cerību, jo es to varu saprast, jo es domāju, ka tad viņa būtu salūzusi. Un to, ko viņa saka Dzidrai, kāpēc tu atbrauci atpakaļ, kāpēc nebeigi prom. It kā sarkastiski, bet patiesībā ļoti patiesi, jo mēs jau zinām, kas un kā izrēķinājās ar Čeka, kā izrēķinājās ar cilvēkiem, kuri bija un mēģināja būt tiešām godīgi. Un par šo te filmu, tu taču esi noskatījusies no A līdz Z, vai ne? Kopumā, ja tev būtu jāpasaka, kāpēc tā filma ir jāredz, ja viņa ir diezgan atšķirīga no Dvēseļu puteņa arī tādā psiholoģiskajā aspektā un patriotisma sajūtu nodošana ir pa pilnīgi citiem ceļiem, man tā vismaz šķiet. Tur ir noteikti vairāki iemesli, kādēļ es teiktu, ka tā noteikti ir jāredz. Pirmkārt, brīnišķīgās Agneses Budovskas spēles dēļ, aktieru spēles dēļ, un viņa gadu trenējās basketbolā, un viņas treneris bija pateicis, ka Latvija ir zaudējusi izcilu talantīgu basketbolistu, starp citu. Otrkārt, vēstures dēļ, treškārt, lai mēs saprastu, ka bija tādi laiki, kad skrolēšana un internets un virtuālā pasaule neeksistēja un tā nebija un tā neprevelēja mūsu ikdienā. Un, lai tu kaut ko tiešām sasniegtu, tur ir jābūt ārkārtīgi lielai mērķtiecībai un atdevēji jebkurā jomā, ko mēs darām. Tur ir jādod vismaz 200%, ja ne vairāk. Tie nav 100%. 100% dod. Tā ir dāvana no Dieva, tas ir talants, kas ir dots, bet 200% ir tas, cik tu mērķtiecīgi ej uz savu mērķi. Un kas ir tavs mērķis? Vai sagrābt naudu, vai kādu apčakarēt, vai motivācija. Dot, kas ir motivācija un kas ir tavs mērķis. Un, gan pēc šīs filmas, gan sportā, gan mūzikā un citās jomās, manuprāt, tajos laiku griežos latvietis ir iemācījies to, kā saglabāt to iekšējo brīvību, saglabāt savas vērtības un apiet. Un visu laiku apiet kaut kādā veidā sistēmu, varu vai jebkas, kas nākt. Un tā ir arī diezgan liela vērtība mums kā tautai. Mēs šo sarkano krāsu, mēs jau viņu turam iekšā savā sirdī. Un tās ir mūsu senču asinis, kas ir kritušas par mums. Esam mēs, kas ir stāvējuši uz barikādēm, kas ir aizstāvējuši un cīnījušies un bijuši gatavi mirt dēļ savas Latvijas. Un tā ir baltā zeme, tā ir šī Latvija, kas ir pa vidu. Un nav svarīgi kāda materiāla satīns vai samts vai kokvilna, bet svarīgi ir, ko šis simbols mums izsaka. Un vai mēs šajā brīdī katrs viens būtu gatavi iet uz barikādēm. Jā, tas ir jautājums, par kuru ir vērts padomāt katram pašam, un noteikti ir jāpasakās visiem, kas ir veidojuši mūsu valsti, un arī mūzikai. Turpinājumā mēs klausīsimies Imanta Kalniņa dziesmu, Menueta izpildījumā. Viņi dejoja vienu vasaru, un pēc tās un reklāmas pauzes parunāsim arī par to, kā mūzikā caur mūziku tika dots, un tā kā teikt, papilināts un pilināts, lai mēs nonāktu līdz brīvai Latvijai. No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra negarantējām domātājiem.
Paršu un vēl. Visu, ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene. Svētku noskaņās par Latviju un Latvijai nozīmīgo un svarīgo es sarunājos ar brīnišķīgo un dvēseliski gaišo Rēziju Kalniņu, kura ir teātra un kino aktrise un režiju veidotāja. Es pareizi pateicu? Ļoti pareizi. Paldies tev, jā. Un vēlreiz sveicienu svētkos tiem, kas ir pievienojušies. Jā, un liels prieks, ka tu esi šeit. Mēs sākām sarunu par jaunāko filmu tīklā, TTT leģendas dzimšana, par tavu nozīmīgo lomu tajā. Un skaidrs, ka Latvijas kino vēsturē tev ir milzum daudz lomas, kuras liek aizdomāties, un tur ir tāds latviskais sievietes kods. Un paldies par šo te ieguldījumu un turpini to darīt. Bet tāpat tu darbojies arī teātrī, un tev ir aktualitātes diezgan, vai ne? Un tev ir arī stāsts par viņi dejoja vienu vasaru, un tu veido mūziklus un strādā ar jauniešiem. Kas notiek? Ko mēs varam sagaidīt? Jā, nu pirmkārt ir jau pa Latviju izskanējis un vēl izskanējis koncertu uzvedums. Viņi dejoja vienu vasaru. Producenta Aigarda Dinsberga vadībā. Ar viņu jau es sadarbojos jau kopš Lāčplēša laikiem. Mūsu kontā abu ir sadarbībā. Mums ir Lāčplēsis, Sfinks, Neglītais pīlēns, jeb Galmas pagalmā Īkstīte, un tagad viņi dejoja vienu vasaru, kura pamatā ir manis iznēsāta ideja. Mēs piesaistījām dramaturģi Leldi Stumbri, lai viņa tā kā sakārto šo ideju. Es to varētu teikt un nosaucu par mīlestības manifestāciju vēstures stundā. Tur ir galvenajās lomās ir Ivo Grīsliņš un Paula Pērkone un Anmarija. Un pārējā mūsu trupa, visus nenosaukšu vārdā. Un Ankla Stīven, jo tur ir daļa dzīvā mūzika. Pirmajā daļā ir daļa no Tanti Gaida, un daļa pieaicinātie mūziķi, kuri nosauc sevi par Anklu Stīvenu, absolūti brīnišķīgi jaunieši. Spēlē pirmajā daļā un otrajā daļā ir aranžēja Simanta Kalniņa mūziku Jānis Lūsens juniors, viennozīmīgi viens no spicākajiem, labākajiem vispār aranžētājiem, manuprāt, Latvijā. Un jā, stāsts ir par laikmeta griežiem, stāsts ir par nozīmīgiem notikumiem Latvijā. Latvijas laikā 70. gadi, pagājušais gadsimts sākums, kā mēs ejam, kāds ir tas ceļš uz brīvību. Un tas notiek tādā vienā vecā kultūras namā, kaut kādā pilsētā. Un ir šī sieviete, kura atskatās caur fotoalbumu, viņa atskatās uz savu jaunību, atcerās 70. gadus, atcerās brīvības sapņus par brīvību, atcerās pirmo mīlestību. Tad tālāk jau ir padomju Latvija laiks, kad sākās tās pirmās, tās nevardarbīgie protesti, un tad jau Helsinki 1987, un tad jau Krastmala, tad jau Baltijas ceļš, tad barikādes, tad tā kā perestroika barikādes, un paiet laiks, kad tu esi izcīnījis šo brīvo Latviju un esi spiests aizbraukt un pamest savas mājas, pamest savu sapņu par šo brīvo Latviju un pamest to un braukt strādāt uz ārzemēm, lasīt sēnes. Kad tu atklāji to, ka tu par to, ko tu esi cīnījies, ka tu tam neesi vajadzīgs. Un tad ir mūsdienas, un kur mēs uzdodam jautājumus, kas mēs esam, un tur skan manas dzīves, tādas nozīmīgākās dziesmas, visas nenosaukšu, bet, protams, viņi dejoja vienu vasaru, protams, Fata Morgāna, protams, romantika, protams, apturi mani, balāda par Matisonu, nevar nosaukt visu, bet ļoti gribētos nosaukt visu, bet visas dziesmas, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunatne nāk uz šo te iestudējumu, jo pretī viņiem ir jaunieši,
Un arī daži no maniem jauniešiem aktieriem pat ir dzimuši pēc barikādēm un diezko daudz vispār nezināja ne par pirms barikāžu laiku, ne tieši par barikādēm. Kā viņi to sajūt un izprot? Tas ir kaut kas, kas ir bijis pirms viņiem. Viņiem brīvība nebija jāizcīna. Viņi piedzima brīvā Latvijā un tas nav nekas tāds ārkārtējs priekš viņiem. Tas nav tāds brīnums, ka mēs vēl joprojām esam šajā brīvajā Latvijā un ka mums ir iespēja braukt mācīties, ka mums ir iespēja būt kosmopolītiem un ka šis zemes pleķītis, lai kur mēs braukt prom, vienmēr būs ārkārtīgi svēta vieta un kā māte, kā mamma, kur mēs vienmēr varam atgriezties. Es atceros, ka mēs pirmo reizi ar mūsu kursu kurā tur 90. gados aizbraucām uz Norvēģiju apmaiņas tādā braucienā. Un tas vēl bija padomu laiks, un brīnumainā kārtā mēs tā kā tikām ārā, un tad mēs atbraucām atpakaļ, un tici man, es iegāju stācijas ēdnīcā, un es mīlēju gan tās šausmīgās šaibas, tās kotletes, gan tos krievalodīgos cilvēkus, un es sapratu to, ka es ārkārtīgi mīlu savu dzimteni un savu Latviju. Lai kur tu būtu. Jā. Bet, manuprāt, lielākajai daļai, lai kāda būtu tā globalizācija un viss pārējais, un tie kārdinājumi un iespējas, cilvēki var nodzīvot 10 gadu ārpus Latvijas, bet kaut kad viņos tā, dzimtenes dvēseles balss vienalga sauc atpakaļ. Jā. Un to, paldies Dievam, nevar nekādīgi izsist. Un turpinot par to, viņi dejoja vienu vasaru, tagad ir Agita Rimševica ar kori Jasmīna, ar Ati Zviedri galvenajā lomā un Viktorija Majori. Arī galvenajā lomā viņš un viņa. 21. novembrī Kultūras centrā Ziemeļblāzma mums ir pirmizrāde. 19. Un noteikti iesaku visiem, man liekas, ka pāris biļetes vēl ir. Tas ir tā kā nākamais etaps, nākamais jautājums, ej jūs tur, un vai te kāds ir? Un par to, kādā matriksā mēs dzīvojam, tā kā tu teici, par to filmu, ja tu iedomājies, ka visur, kur tev kaut ko reklamē, ir vienkārši balta lapa, tad tev izrādās to nemaz nevajag, jo tā ir vienkārši balta lapa, tas ir nekas, ja. Un, par mūsu laika tā kā manipulācijām, programmām, uzturiem, stereotipiem. Arī, un par to, ka mēs visi tādās nulītēs un viennieciņos dzīvojam un tā, ka maldamies par kaut kādu labirintu, bet tas nav cietums, kurā mēs esam. Tas ir tas būris, kurš būtībā mūs ved uz kaut kādu iespējams kaut kādā brīdī izolāciju, bet lai mēs saprastu, sajustu sevi esam, nevis caur citiem, vai caur spoguli kaut vai mums ir jāsajūt sevi. Un tas ir stāsts par viņu, tas ir stāsts par cilvēku, tas ir stāsts par mazpilsētu, bet mazpilsēta var būt arī galvaspilsēta. Jā? Tā ir mazpilsēta mūsu domāšanā, mūsu stereotipos. Un tad ir šis sarežģītais zvirbulēns, jā? Un baltā vārna, un tad ir šī masa, kas pakļaujās kaut kādam spiedienam, un ar kuru tiek manipulēts caur bailēm, caur demagoģiju. Un tad vai mēs to redzam, vai mēs to neredzam, un par to mūsu iestudējums ir par dzīvi matriksā. Jā, un šī te būšana tajā matriksā un ļaušanās varbūt manipulācijām un tam līdzīgi, tad varbūt vajag tā kā apstāties, un es domāju, ka mēs ļoti mierīgi varam smelties iedvesmu mūsu senčos, un jo latviešu tauta ir ļoti spēcīga, arī garā spēcīga, un mums ir ļoti liels tradīciju krājums, un rakties savās saknēs un neaizmirst, un tur ir tas spēks. Un iet dabā, obligāti, noteikti iet dabā, apķert koku. Es nezināju, to man viens pirtnieks stāstīja, ka tu nevar tā vienkārši pieskriet pie koku un viņu apķert vai pieskarties. Tev jāiet ar cieņu. Jāiet arī, bet 10 metru attālumā jāapstājas un jāiet ļoti lēnām, kā pie suņa. Ja tu pie viņa pieskries, viņš tev iekodīs. Ja? Koks, protams, neiekodīs, bet viņš varbūt tev nemaz
nevarēs iedot vai nespēs tik galā ar to tavu civilizācijas tādiem sārņiem. Jā. Ir jāiet lēnām, un tā ir dzīve būtne. Nu jā, un latvietis prot būt līdzsvarā ar dabu, un bieži vien man šķiet, ka mēs pat neaizdomājoties, kāpēc mēs vēlamies doties dabā, kaut vai sēņot. Bet tas tā kā intuitīvi, un man liekas, tā ir arī mūsu liela tāda vērtība un dārgums kā tautai. Un kā tu teici, arī jūra. Jā, man jūra viennozīmīgi ir enerģijas lādiņš vienmēr un jebkādos laikapstākļos. Jā, paldies tev, Reizi, un par mūziku un Imanta Kalniņa mūziku. Un gribas arī teikt, ka tā ir mūzika, kas mūžam dzīvos. Kā tu domā, kur ir tā tava tēta dievišķā skaņa? Kas viņu vada? Dievs. Tur tiešām ir dievišķs un pārlaicīgs kaut kas. Tāpat arī kosmisks un visumīgs, kā viņš teiktu. Jā. Un maģisks. Paldies tev, Reizi. Paldies. Ejam uz tavām izrādēm. Jā. Starp citu, kas oratorijā notiek oratorijā tagad es pabeidzu Eju uz tur un mūzikas un drāmas telpā oratorijā, kuru es tagad pārsaucu par multifunkcionālo telpu, jo tur ir jau mūsu brāļi, teiksim tā, improvizatori katru mēnesi un mēs esam pilnībā atvērti jebkādam skaistam pasākumam. Šī telpa ir respektīvi viņa var transformēt jebkā, ir reiva naktis, ir korporatīvie pasākumi, ir samiti, ir viss kaut kas, un tā kā es saku, šī telpa ir iekārtota ar puses mēbelēm no manas mājas, jā. Bet man pats svarīgākais ir, lai cilvēki ienākot, viņi gribētu arī tur palikt. Un tagad es sāku darbu pie izrādes Pītera Nikolsa izrādes Lugas kaislību spēle. Tā atkal, protams, ir par attiecībām, kuru varēs gan izsmieties, gan padomāt. Tādas izrādes man ir iecienītākās. Galvenais, lai liek padomāt. Jā. Pēc tam izejot ārā. Paldies, un lai skaista Latvijas dzimšanas diena. Jā, un skatāmies Latvijas lepnumu, jo es piedalījos tajā raidījuma ierakstā, un patiesi var lepoties ar tiem, kurus mēs neredzam, bet kāds redz un kāds izceļ saulītē. Un kāds šo sveci liek plauktā, laktā, lai visu pasauli taptu gaišāk, un mēs tiešām varam lepoties ar tādiem cilvēkiem un saprotam, uz kā Latvija, kas ir šie vaļi, uz kā Latvija turās, uz tādiem cilvēkiem. Jā, tiem cilvēkiem noteikti ir jāpievērš uzmanību un jānovērtē viņus. Jā. Un turpinājumā mēs klausīsimies Apturi mani, tavs tandēms ar Ainaru Mielavu. Kāpēc tev tā dziesma ir īpaša? Man tā dziesma ir īpaša. Mazs stāstiņš, kad man paps iedeva disku un pateica, ka viņš vēlēto šo dziesmu, lai es iedziedu, tad vēl nefigurēja Ainars Mielavs, bet esmu ļoti priecīga, ka šī dziesma pārvērtās par duetu. Viņš pats bija iedziedājis šo dziesmu, man tas disks vēl joprojām ir, un tad pirmo reizi noklausoties, domāju, kas tās tāds? Kas tā par tādu kaut kādu indiāņu, kaut kādu indiešu, kaut kādas tādas melodijas, kaut kas tāds, interesants ar viņu to nazālo balsi, un kāpēc man tā ir īpaša? Tāpēc, ka tā skan arī izrādē, viņa dejoja vienu vasaru, un viņa skan brīdī, kad Mārtiņš un Sigma, ko spēlē Toms Kalderauskas un Austra Kalderauska, viņi šajā brīdī viens brauc uz Īriju, prom un otrs paliek, tātad viņi izšķirās, un šīs dziesmas vārdi šajā kontekstā izskan pilnīgi savādāk, kā izmisīgs lūgums. Lai to izjustu, būs jāiet uz izrādi, bet tagad klausamies Radio SVH LV ēterā. Paldies un svinam skaisti! Svinam!